Un, protams, ka ļoti svarīgi arī vecāki un tieši tās arī pedagogi ir arī pozitīvi noskaņoti ar bērniem komunikācijā, jo ja arī vecāki vai pedagogi būs tādi neapmierināti, nelaipni, īgni, tad tur arī rodās šīs uzdības grūtības, kas izskatās pēc robežām un disciplinēšanas jautājumiem, kā problēma, ne tāpēc, ka tur ir robežas un disciplīnas problēma, bet nereti šis arī ir no psiholoģijas, ka bērniem var veidoties šī nevēlama uzvedība, kā tāds ierosinātājs, lai padarītu šos pieaugušos dinamiskākus, aktīvākus. Piemēram, šis vairāk tāds piemērs, kad ja vecāks ir tāds depresīvāks, ja pieaugušais ir pedagogs ir tāds depresīvāks, tad tas, kas notiek, kad bērnam aktivizējas trauksmes uzvedība, jo kas notiek, ja bērns kļūst trauksmaināks, viņš tā kā visu laiku ir tāds nepaklausīgs, viņš aktivizē to, ka pieaugušais būs klātsošs un redzēs šo bērnu.